Ir 13. februāra rīts un mani sauc Kristaps Sedols. Ceļu uz ēnu dienu Rīgā uzsāku no Kurzemes mazpilsētas Priekulis. Kaut arī esmu piedzīvojis daudz ko un jau drīz uzsāku studiju gaitas, tomēr pagājušo nakti butlēja ļoti maz, jo satraukums tomēr darīja savu. Ēnu dienā piedalīšos pirmo reizi un man nav īpašas nojausmas par to, kas sagaida galā. Bet ceru uz to labāko. Esmu nonācis pie Latelekom un šodien ir noslēgusies mana ēndiena, un tagad es jums gribu dot nelielu ieskatu tajā. Rīts sākās ar ieskatu uzņēmumu darbībā, ko sniedz Ērika Kirsona Kriviņa un turpinājās ar Jāņa Kokleča prezentāciju par Latvijas un Latelekom kopīgo telekomunikāciju pagātni, tagadni un nākotni. Izrādās, ka tehnoloģiju nozarē vienmēr esam bijuši attīstīti un turpinam tādi būt. Tālāk caur bezgalīgiem gaiteņu labirintiem ar savu ēnojamo Edvardu Bezprozvānovu, procesa arhitektūras daļas direktoru, devāmies uz darbu vietu. Tur tika iepazīstināts ar minēto nodaļu, viņa pienākumiem un saņēma atbildes un padomus sevi interesējošos jautājumos. Pēcāk mani uzticēja projektu vadītājam Aigijam Lasim, ar kuru, izbaudot Rīgas trauksmēno satiksmi, devāmies uz interaktīvās TV Sirdi. Tur tika papildināta tās atmiņa ar modulīšiem, kas katrs maksā apmēram tik, cik normāls lietots auto. Tas nebūtu nav viss, bet kaut kas jāatstāja arī noslēpumā tīca. Tā izskatījās man ēndiena. Ceru, ka jūs tā ieinteresē, jo man tiešām tā uzrunāja. Un mans galvenais secinājums ir, ka var izvēlēties dažādu izglītību, bet galvenais ir tas, ko tu dari pats, jo ar karot neko tev mutē neieliks. Un domāju, ka tas ir pilnīgi visās dzīves jomās. Paldies! Paldies jums, paldies Latelekom, paldies Junior Achievement Latvija. Uz redzēšanos!